Viens no lētākiem DPF-um, ko klients mums atved, būs tagad patiesības mirklis. Kvēp filtrs ir ielikts, liekam iekšā zondē, mēram. Viss nekā problēma nav. Drukājam. Viens no lētākiem DPF-um, ko klients mums atved, paskatījāmies pēc numura, viņš ir analogs, aftermarkets. Paskatīsimies, kādas viņam ir daļiņas tai mašinai būs pēc uzstādīšanas DPF-a. Tukšais bundulis izskatās, ka katalizators ir iekšā. Jā, katalizators ir iekšā un šitais neoriģinālais. Tā kā neoriģinālam savienojumai viss ir. Pores varat redzēt arī diezgan tā. Izskatās normāli. Kā? 600 laikam eiro maksāja ar atlaidē, klients teica. Tā kā, ja jautāsit atkal par visam cenam, 600. Lambda zondes, temperatūra sensori, spiediena devēji šeit pievienosies trūbiņas, kuras mērīs DPF pretspiedieni pirms un pēc. Šeit augšā vajadzētu būt katalizators, zemāk vajadzētu būt DPF filtrs. Daļiņas 13 miljonu viņam bija. Mēs izmērījām uz aparāta, viņam 13 miljonu daļiņas. Tad tulītas liks iekšā. Programmu jau sakārtoju, dzinēja vadībās bloks stāv šeit. Nolasījām, viņam jau bija ārzemēs atslēgta gan DPF, SGRs, AdBlue un jau čipots. Tad noņēmām, uztaisīju pilnībā oriģinālu programmu, atslēdzu AdBlue un visu pārēju atstāju kā no rūpnīcas oriģināli uztaisīju. Tā kā pat šādu darbu veicot pie dīleri, dīleris to nevar izdarīt. Ja dīleris darīs, protams, viņš var uztaisīt tavu DPF uzstādīt, viņš var tavu saprogrammēt programmatūru, bet AdBlue viņš nevar atprogrammēt. Viņš vienalga brauks vai pie mums vai pie citiem čipotiem. Tā kā pie mums uzreiz atbraucot, mēs redzam, kas mašinai bija darīts. Dīleris to nevar redzēt, mēs to redzam, izanalizējam failu, atslēdzam AdBlue, kā minēju, un vispārējais ir stoks. Nācat parādīšu, cik viņam daļiņas bija. Daļiņas, to, ko mēs samērījām. Tā, skaties. Redzi, 13 miljonu ar kapeikam daļiņas. Tagad tulītā saliksim visu atpakaļ, liksim atpakaļ pie aparāta analizatorus un redzēsi, cik būs viņam daļiņas pēc neoriģināla kvēp filtras uzstādīšanas. Opel Insignia. Būs tagad patiesības mirklis. Kvēp filtras ir ielikts, liekam iekšā zondē, mēram. Ieliekam aiznugarē. Tā zonde pilnībā ir iekšā. Skatāmies, kas mums būs. Tagad notiek brīvā pārbaudē. 7, 14, 12, 15, 6, 0. Ja, sāka darboties. 8, 3, 2, 0. Baigi labi. Tā kā motors pilnībā ir uzsilēs līdz darba temperatūrai, varat redzēt, ka viņam pirms tam bija 13 miljoni. Un tagad viņam ir ielikts JMG kvēp filtrs. Un viņam daļiņas tikai ļoti labas. Tā kā iepriekšējiem kvēp filtram tam bundulim bija, tā kā atgādināšu, visa ekoloģija atslēgta, jauda pacelta, AdBlue atslēgts un katalizators iekšā un bija 13 miljoni. Tagad mēs ielikam to bunduli pa 600 eiro, cik tur klients nopirka. Saprogrammējam visu, atslēdzam AdBlue sistēmu, jauda visu oriģināla, pārējais visu oriģinālais un viņš iekļaujas normas. Tā kā cik ilgi viņš strādās, neatremontējot motoru, tas neviens nevarēs garantēt, bet tas ir izlaicīgs variants, kādu tā laika pabrauks, var iziet tehniski apskate, bet cik ilgi neatrisinājot problēmu, pat ražotājs to kvēp filtrā raksta, kādi punkti ir jāievēro, kas ir jādara, lai šitais kvēp filtrs pilnvērtīgi strādātu. Tad viņam motors ir jābūt labs, LC3 ir jābūt ielieta sprauslas, aizdedzēs sistēmā un tādā garā. Ja šitie punkti kaut kas nav kārtībā, tad tas kvēp filtrs burtiski ātri aizaugs atkal. Tagad vēl viņš mēras, 0, 800 000, 0, viss ir kārtībā, stop. Viss nekā problēma nav. Drukājam, viss ir čotka. Tā kā
Vajag sakartot ekoloģiju, uzstādīt, pārbaudīt failu, sakartot failu, tik galā ar ekoloģiju vai ar AdBlue, par jaudu vai jaudu pamērīt droši varat piezvanīt mums, mēs jums palīdzēsim. Jauku dienu, atā!